Sveiki visiem klātesošiem. Prieks jūs redzēt ļoti kuplā lokā arī vēl uz pēdējā prezentācijā, kas parāda to, ka jums patiešām ir interese. Un es esmu Inga Rekita, Latvijas Universitātes Eksekutivo zinātņu un tehnoloģijas fakultātes vadošā pētniece. Un kā noslēdzošo prezentāciju es jums vēlos pastāstīt par vienu aktivitāti, kurā sadarbosimies noteikti mēs visi partneri, un kuras galvenais uzdevums ir izstrādāt rekomendācijas rīcību politikai, attiecīgi, lai kūdras nozare virzītos uz klimata neutralitāti un lai mēs veicinātu par ilgspējīgu Latvijas dabas resursu izmantošanu. Un šeit es runāju par patiešām realistiskiem un zinātniskajos datos balstītiem ieteikumiem, lai to varētu izmantot rīcību politikā un lai mēs 2050. gadā sasniegtu šo klimata neutralitāti kūdrai apsaimniekošanā. Un es ieskicēšu, ko tad īsti mēs plānojam darīt, arī kāpēc mēs to plānojam darīt. Un kā viss tas, ko jūs iepriekš dzirdējāt, un vēl ļoti daudz, kas ir īstenībā palicis aiz šīs dienas prezentācijām, veidos visas šīs aktivitātes galveno rezultātu. Manuprāt, ir ļoti svarīgi sākt ar to, kādēļ ir vajadzīgas rekomendācijas rīcību politikai, un varbūt arī kādēļ ir vispār vajadzīga rīcība politika. Un šeit ir jāatcerās, ka Latvija nav atrauta no pasaules un no Eiropas. Un mums ir pienākums sekot līdz tam, kas notiek Eiropā, mums ir dažādas saistības, un tas īstenībā arī mūsu paši interesēs. Un sākot jau no to, ka Latvija ir ANO sastāvā, mums ir saistības izpildīt klimata konvenciju un izrietošo Parīzes nolīgumu ar to, ka mēs visi kopīgi apņemamies ierobežot vidējās temperatūras pieaugumu. Mēs esam arī Eiropas Savienības sastāvā ar visām no tām izrietošajām sekām un saistībām, gan ar daudz pieminēto zaļā kursa stratēģiju un to, ka mēs vēlamies būt klimata neitrāli līdz 50. gadam, gan virkni dažādu vīdes un dabas direktīvu, no kurām īpaši grib izcelt biotopu direktīvu un Natura 2000 tīklu, tāpat dabas atjaunošanas regula ar plānu atjaunot vairāk kā 50% nosasināto mitra zemju un arī saīsinot sakot tā saukatā ZIZIM regulu, kur ir mazāk ambiciozi par to, ka mēs ievērojam, plānojam samazināt sega emisijas un ilgtermiņā virzieties uz nulles emisijām zemes sektorā. Un tie ir tikai dažas no mūsu apņemšanām starptautiskā līmenī, un tālāk mēs nonākam pie nacionālajiem regulējumiem vai nacionālajiem plānošanas dokumentiem, kuri attiecībā uz kūdras nozari ir gan daudz, gan tās pašas kūdras ilgspējīgas izmantošanas pamatnostādnes, gan taisnīgās pārkārtošanas teritoriālais plāns vai, piemēram, nacionālais enerģētikas un klimata plāns, un tā mēs varētu turpināt ilgi, jo kūdras nozari patiešām ietekmē daudzas saistītās sfēras, un arī tā ietekmē daudzas saistītās sfēras. Un šīs te politikas rekomendācijas vai rīcība politika ir nepieciešama, lai salāgotu visas šīs nereti saistītās vai pārklātās intereses, bet nereti arī pretrunīgās intereses, kurā tad virzienā iet un ko tad īsti pildīt no tā visa. Un, tikai es gatavojos šajā prezentācijā, es sapratu, ka par spīti tam, ka eksistē daudz pretrunas, ir tāds viens vienojošs faktors šobrīd visiem un visām iesaistītajām pusēm. Un šis vienojošais faktors ir tas, ka tādas īstas vienotības praktiski nav. Vai lielākoties nav. Un ko es ar to domāju? Būtībā šobrīd nepastāv tāda vienota zināšanu bāze vai vienota izpratne par esošo situāciju. Sākot jau ar to, ka nemaz nerunājot par metodikām vai formulām, mēs joprojām nevaram vienoties par to, cik daudz purvu pārklāj Latvijas teritoriju. Ja mēs paskatāmies plānošanas dokumentos, cipari atšķirīgi atkarībā no tā, kāds datu avots mēs izmantojam, vai vēl jau vairāk kā mēs definējam purvus, kūdrājus, mitrazemes un tā tālāk. Līdz beidzot arī to, ka visi piekrīt tam, ka trūkst konsekventi datos balstīt zināšanu bāzi, lai pieņemtu lēmumus. Un tas īstenībā ir iemesls, kāpēc ir šāds projekts, kāpēc ir šāda aktivitāte un kāpēc man ir prieks redzēt arī jūs visus šeit, ka visi ir uz vienas lapas par to, ka ir jāsadarbojas un ir jādiskutē. Ko mēs šajā projektā saprotam ar politikas rekomendācijām, vai varbūt pat no otras puses sakot, ko mēs nesaprotam ar politikas rekomendācijām. Tas nav viens konkrēts dokuments, kas sniegs vienu vienīgo pareizo universālo risinājumu vai vienu pareizo
veidu, kā tālāk dzīvot vai ciparu. Tas būtībā tā ir sistēma, kurā ir dažādi attīstības scenāriji ar visām no tām izrietošajām sekām. Videi, ekonomikai, sociālajiem un arī normatīviem aktiem. Jo mums jāatcerās arī to, ka mēs tiešām neesam atrauti no Eiropas un no pasaules. Mums ir dažādas saistības atkarībā no tā, kādas lēmumus mēs izvēlamies pildīt. Un jums gana daudz jau stāstīja par to, kas tiks īstenots, un varētu teikt, ka šie ir 4 lielie vaļi, kas baros, ja mēs gribētu teikt, jā, baros vai veidos attiecīgi tālāk rekomendācijas. Un varbūt tā pavisam īsi ieskicējot, tad zemes izmantošanas un attīstības scenāriju, tad jā, īpaši vēlos izcelt šos inovatīvos risinājumus, ko dara ar degradētajiem purviem, kā viņus rekultivēt, atjaunot. Jā, tā skaitā arī, piemēram, iegūt harmonizētas pieejas, kā šo visu uzraudzīt un kā novērtēt, vai tiešām atjaunošana ir efektīva, vai tā notiek. Tāpat arī dažādas metodikas un vadlīnijas, jo īpaši tiek gaidīts, protams, sega emisijas metožu pilnveidošana un jaunas tehnoloģijas, jā, kā samazināt sega emisijas kūdras nozarē, kā piesaistīt CO2, kā attiecīgi darboties ar dažādiem atkrituma produktiem vai radīt aizstājumu produktus kūdrai. Un mazāk svarīgi arī pēdējā sadaļa, kas ir datos balstīti lēmumu atbalsta rīki, varbūt izklausās sarežģīti un ļoti vispārināti, bet tā ir vēl viena lieta, kur šobrīd izskatās, ka eksistē vienprātība. To, ka trūkst datu, ka trūkst šo datu vienotā veidā, vienotā vietā, brīvpieejas, un tad viens no mūsu šiem risinājumiem jautājumiem arī ir dot šīs zināšanas, kas eksistē ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās, un arī sniegt ieguldījumu tajā, ka nozarē trūkst ekspertu, kad ir vajadzīgi vairāk šie kvalificētie eksperti. Kā tad īsti notiks politikas rekomendācija izstrāde, atkal 4 lielie bloki, tad joprojām uzsvēršu to, ka rekomendācijas nebūs viena cilvēka vai 3 cilvēku orķestris, tas ir kopīgi radīt rezultāti. Un, protams, ka visas rekomendācijas balstīsies uz pētījumiem. Līdzīgi kā Normons iepriekš pieminēja, gan tiem, kas tiks radīti šajā projektā, gan tiem, kas ir līdz šim bijuši radīti arī ārpus Latvijas tā skaitā. Un ļoti vēlos uzsvērt arī to, ka mēs gribam veidot sinerģiju ar līdzīgiem projektiem, kas šobrīd norisinās. Un man liels prieks, ka es jau satiku vienu atslēgas cilvēku no vidzemes plānošanas reģiona, jo patiešām mums ir jāsaliek kopā viss tas, kas ir labākais šobrīd izdarīts, lai mēs varētu maksimāli izmantot šos resursus efektīvi. Un, kā jau minēju, nebūs viena pareizā atbilde, bet būs vairāki scenāriji un arī iepriekšējā prezentācijas, iepriekšējās 2, ir īpaši Nīper, parādīja to, ka būs dažādi attīstības scenāriji, un no tiem arī sekos dažādas ietekmes uz vidi, ekonomiku, sabiedrību un arī uz normatīvo regulējumu. Un vēl jau vairāk, ka šis nebūs mūsu vienpusīgs lēmums, kurā virzienā iet, vai kādas tās rekomendācijas izskatīsies. Līdz ar to mēs arī esam plānojuši ļoti plašas diskusijas ar ieinteresētajām pusēm. Jau iepriekš tika arī pirmajā prezentācijā pieminēts, ka būs iespējas iesaistīties darba grupās, būs iespējas sekot līdz dažādiem informatīviem pasākumiem un nonākt pie dažādu veidu informācijas, lai izteiktu savu viedokli un būtu daļa no šīm rekomendācijām. Un vēl viena svarīga nianse, rekomendācijas nesākas šodien un nebeidzas pēc 3 vai 4 gadiem, kad mēs varētu satikties pēdējo reizi. Līdz ar to tas būs tāds iteratīvs process, kurā mēs visu laiku diskutēsim, uzklausīsim, pilnveidosim to, kas ir pilnveidojams. Un jāsaka, ka tā ir tāda diezgan liela ārpus komforta zonas izkāpšana mums kā pētniekiem, jo mēs esam raduši prezentēt jau gana nostrādāts rezultāts, nereti jau publicēts rezultāts, bet mums liekas ļoti svarīgi parādīt arī tos starposmus, lai diskusija veidotos tajā brīdī, kad vēl vispār kaut ko var ietekmēt un mainīt. Un tas ir tikai normāli. Un tad, protams, eksistē virkni dažādi veidi, kā mēs mēģināsim jūs sasniegt, sākot no publikācijām, informatīviem pasākumiem, diskusijām, tāpēc lūdzu sekojiet mums aktīvi līdzi. Projekts ir sācies oficiāli oktobrī, bet praksē būtībā es gribētu teikt tagad, šajā gadā. Līdz ar to, protams, šis ir sākuma posms, un es vēl nevaru piedāvāt vienīgo pareizo atbildi. Bet
tas, cik ļoti mums labi ies, ir lielā mērā atkarīgs ne tikai no projekta komandas, bet arī no visiem, kas ir ar vienu sadarboties. Un, ja jūs būsiet aktīvi diskusijās, gan teikt labo, gan slikto, tad es ticu, ka mēs nonāksim pie rezultāta, kas būs izmantojams un kas noteikti nepaliks plauktā. Jā, mums jau ir bijuši pāris izplatīšanas pasākumi, kas līdzīgi kā šodien parādīja to, ka interesi ir gan no nozares, gan pat no medijiem. Tas nozīmē, ka no ļoti plašas publikas. Līdz ar to pilnīgi noteikti kūdras nozara interesē visus. Un nav tā, ka tikai mūsu pētniekus vai pašu nozari. Līdz ar to sekojiet, piedalīties diskusijās un līdzīgi kā jau arī pieminējumu, kurā prezentācijā lieliem aktivitātēm ir vārds un uzvārds, varat sazināties un jums ir informācija par kādu konkrētu projektu, atslēgas cilvēkiem, datu avotiem. Rakstiet mums un mēs to visu ņemsim vērā. Jā, paldies jums!